Čau visiem! Nu, ot, ir pienācis tāds brīdis, kad nolēmu bišķīt pamainīt vienu aparātu. Šito te, īstenībā, es domāju, braukšu šito uz darbu, bet man nesanāk ar viņu braukt, viņš man visu laiku šat pieviļ. Jā, man te fonā ir, te Voyagerim arī bišķīt gultnis sāka gaudot. Uzliku jau jaunu, nekā tur nav, bet viss kārtībā, eļļa jānomaina, mot un filtri, visu es sapircis, kaut kāds bošiņš, filtrons, kaut kas tāds, ot filtriņi, eļļas, būs labi. Ko es ar to gribu vispār teikt? Šito te. Nu, vot, pienācis ir tas brīdis, kad braukšu pakaļ jaunam, pilnīgi jaunam motorollerim. Es domāju, viņš būs 125-nieks, jā, viņam būs jāiet skate, viss kaut kas, bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka jauns ir jauns, braukt ar viņu varēs, būs baigi forši, es domāju, es nofilmēšu, kā es viņam, tur tā reģistrācija, vēl kaut kas pastāstīšu, kā man sanāca, cik tas, tur droši vien, ka nav dārgi tas jauns motorollers, tur būs labi, es parādīšu, kas par firmu, un tad skatāmies video, es domāju, būs interesanti, varbūt kāds atgribēs kādreiz kaut ko jaunu nopirkt, es domāju, kad jauns ir jauns, lietots ir lietots, var pirkt, bet jauns tomēr ir jauns, un ir garantijas, un viss kaut kas, un es domāju, ka brauks, kad 10, 15 gadi, varbūt vairāk, bez bēdas vispār. Davai, skatāmies video. Čau! Nu tā, biju veikalā, dabūju šito te kvīti, tagad jāsamaksā naudiņa. Šitais ar man aiziet, projām pie radinieka. Šitas man ietu pie radinieka. Viņš ar viņu brauks, priecāsies. Ot. Un tad man būs jauns rollers vietā. Ot tā, būs jauns aparāts. Ot, super. Un man tad ir mana smukā bitīte jāliek kopā. Viens projekts, ideāli. Nu ko, ejam pēc tā jaunā aparāta pakaļ. No, kur izgulīts stāv, no, kur mocis brauc. Tikai jāizvēlās viens no viņiem. Es domāju, ka šito zilo tāds interesants krāsojums ir. Šis, protams, ir labāks. Višķi. Tad ir balts, kaut kāda pērle. Šitā ir tāda pērle balta. Bet baltu nē. Ko? Nu, tad es jau uzņemšu pēc tam vēl. Pabraukšu. Davai, turās. Nu, viņš kur man stāv, kur ir rezervēts. Šodien ir tā diena, esmu Hondā. Braukšu viņu, vedīšu viņu reģistrēt. Tūlīt sakārtosim papīrus. Kur viņš ir. Parastais spidometrs, nekāda planšete, vienkārši superā, vēl kasti jāizvēlās. Tā, kur man atslēgas. Kur man dzimšanas apliecība, kā man saka, par Hondu pēc tad ir 2 atslēgu komplekti, šitā ir oriģinālā,
kaut kādu atslēdziņu. Tad dāvanā ir maciņš, kur ielikt tehnisko pasi. Super. Tā, nu kastīti? Jā. Otra podziņa ir sarkana un zaļa lampiņa. Jā. Tad, kad būs sarkanā lampiņa, viņš 2 metru rādījusā arī, ja jūs atradīsiet ar atslēgu, viņu nevarēs iedarbināt. Tas ir tīri kā mans piemērs, ko es esmu izdomājis un sapratu, ka tā varētu dzīvē gadīties par to, ka mēs piebraucam Un tas bija tas, tā viena poga bija tas, ka, lai es no tāluma redzu, ja? Jā. Turpinot par to, ka tas vienīgais variants, kāpēc tas varētu strādāt, ir vai nu bērni pagalmā pa viņu tur spēlēja, ieslēdzās aizdedze. Ieslēdzās aizdedze. Līdz galam, ja? Jā, līdz galam pa kreisi. Uz spidometrā mēs redzam standarta informāciju, laiks, odometrs, kilometri, degvielas patēriņš un vidējais degvielas patēriņš. Un bāki stilu apjomu. Traction controls un ABS pagaidām deg, tāpēc, ka mēs viņu neesam iedarbinājuši, bet viņš nodzisīs tik līdz, kā mēs sāksim braukt ātrāk pa 5 km, jo viņš uztaisa pašu diagnostiku. Rollerītim ir start-stop funkcija. Rekur iedegās A-burtiņš, tas ir līdzīgi kā mašīnām pie krustojuma, piebraucot un apstājoties, viņš noslēps. Mēs dosim gāzīt, viņš iedarbināsies un brauksim tālāk. Liela daļa man izslēdz to start-stop funkciju, jo viņiem pa pilsētu tas nepatīk. Avārijas gaismas slēdzas, priekšējās bremzes, šīs ir aizmugurējās bremzes. Tālās gaismas, rekur parādās indikācija. Tuvās deg visu laiku. Automātiski. Jā, viņas deg visu laiku. Taure, pagrieziet pa kreisi pa labi, piespiežot izslēdzās. Jā. Lai iedarbinātu, ir tā, ka tā kā viņš ir variātors, ja viņš atradīsies uz sāna ķepiņas, mēs viņu nevarēsim iedarbināt, jo būs līdzīgi tā kā mocim, viņš domās, ka viņš ir pārnesumā, un viņš neļaus viņu iedarbināt. Līdz ar to ir tā, ka ja mēs gribam no rītiem, kad tas pirmais 1000 ir jāiebrauc, mēs labāk viņu paņemam pasiltam uz centrālās ķepas, jo savādāk viņu iedarbināt nevarēsim. Lai iedarbinātu, ir jāpiespiež aizmugurējā bremze, tad šī bodziņa, par kuru es vēl nepastāstīju, tas ir starters. Viņš iedarbinās ļoti klusu, jo viņam motora uzbūve ir kāda par to, ka viņam starteris izpilda ģenerators izpilda startera funkciju. Viņš iegriež motoru. Tāpēc arī nav tas tā kā mašīnām. Tad starteri mēs dzirdam, kā viņš ieslēdz ievilstē relē. Pa lielam degvielu lejam 95. 98. īstais ir milzīgi jēgu un vāciņš. To vāciņu mēs izvelkam ārā. Un šeit ieliekās šis seškams, viņš konkrēti ir unikāls katram rollerīm. Lai nav tā, ka ar citu PCX atklāju pienāk pie jūsējā un attaisa bagažnieku. Mēs ieliekam šeit un atverējam bagažnieku. Dzīvē. Dodamies reģistrēt Hondu uz CSDD. Kur ir CSDD? Ejam iekšā un ņemam jaunus numurus. Ko es varu teikt par to? CSDD īstenībā diezgan ātri tikko iegāja un iznāca ārā. Un uzreiz dabūju numuru. Īstenībā man baigi interesantais numurs 2729 off, tā kā izslēgts. Super. Un starp citu samaksāja 45 eiro un kaut kādi centi. Un automātiski jaunam rollerim skate ir uzreiz uz
uz 2 gadiem automātiski. Tev pat nav jābrauc tehnisko apskatīt. Pēc pilnīgi jaunu. Tas nozīmē, ka tur uzreiz ir. Viņš ir viss pilnā kārtībā. Nu, tas ir tik forši īstenībā arī tas, ka tev nav jābrauc un īstenībā tu samaksā par jaunu 45 eiro. Protams, es jau tā kā veikalā samaksāju 20 par kaut kādu numuru salīdzināšanu vai kaut ko. Bet ideāli. Nu, kur viņš stāv smuki. Liekam virsū šito te skaisto numuru šitiem te smukajam motorollerim. Es domāju, ka viņš kaut kā šitā te pasties tieši tā kā vajaga. Droši vien jau vajadzēs pieskrūvēt bišķu labāk. Es domāju, lai viņš nenokrīt. Oi, viņš plēvē izrādās. Es nemaz nezināju. Jānoņem nost plēvīte. Vai, nevarat viedi. Tā ir tehniskā pase. Un liekam virsū smuko numuru Honda www.e-moto. Nu, ideāli, man liekas, ka super būs. Tu kaut kā uzspiežās virsū. Tagad tikai jāapdrošina. Un ideāli. Un šito ielikšu maciņā smukajā pārēgi. Smukais tiešām ritīgi smuks maciņš. Un viss. Un jādodas ceļā, jāizmēģina viņš. Un tad jau redzēs, kā man ies ar to braukšanu. Es domāju, ka būs labi, super. Tā. Nu ko? Pirmie metri ar šo rolleri. Šitā laikam jāfilmē. Pirmie metri. Ja nobraukt, tad vien baigā saule. 1,2 kilometri. Laižam dzīvē. 16 kilometri stundā laižam. Viņam kā tūli ar jaunu Honda PCX. Ej, kā man sanāk! Oi, ātrums ir nopietns uz 20 km/h. Nu, ko es īstenībā varu pateikt par šito te rollerīti, kur es iegādājos, ir tā, kad es esmu nobraucis ar viņu jau 700, kaut kāds 80 vai 90 kilometrus. Ko es varu par viņu pateikt? Iet viņš ļoti labi. Nu, kur 700 baigās saule, 792 kilometri. Iet viņš labi, brauc vispār ideāli. Visi baigi forši, man īstenībā patīk ļoti. Tērē degvielu īstenībā, viņš rāda 1,9, kaut kā 2 litri. Nu, es braucu uz 80. Es viņu nopirku, man uzreiz teica, ka braukt, nu tā kā 80 000 kilometrus, tā kā jāiebrauc viņš. Pēc tam būs man tā liela apkope, 100 naudiņas maksās, un viņi man uztaisīs droši vien. Es ceru, kad samaini eļļas dzinējā, reduktorā eļļas. Es domāju, es pastīšos, tur jābūt atzīmēm, tur var redzēt, vai būs skrūvēts vai nē. Es domāju, ka tas viņiem ir jāizdara. Nu, tā lielā apkopa, laikam bremzes pastīsies vai kaut ko, es nezinu, viņi kaut kā slēgs viņu pie kompī, jo viņam man izmet vienu dienu čeku, bet čeku es izmetu, es te biju kaut kur aizbraucis, un tad tāds, zini, tanku visādi, taču mums tie uzpildes stacijas ir, un bija tā, ka varbūt tās, nezinu, degviela viņam nepatika, jo kā jau jaunām mašīnām un šitie motorolleri jaunās mašīnas, viņas viss ir ekonomisks, un
No šiem bišku arī cimperlīgas, arī degvielai jābūt labai, vēl kaut ko. Un neko, un es pēc tam, man teica, kad 98. var neliekt, tā kā vairāk 95. Bet, nu, es pēc tam, kad man iedegās, es domāju, vai ieliešu 98. un man pēc laika pazuda, visi kārtībā. Tādā ziņā man patīk īstenībā braukt, ir vienkārši ideāli. Ko es vēl gribēju teikt? Jā, ir tāda lieta, kad vokuris smiltis viss. Šitas panelis izsas smiltis, jo tā, kad tu brauc pa zemes ceļu, tā kaut kā smiltis lido no šejienes un pa šito te spraugu iekšā un viss krājās tur. Īstenībā, nu tas tāds netīram ar lupatu, nopūšama gaisu benzīntankā, ja sanāk pa Grants ceļu pabraukt. Notīram. Man sanāk 3 kilometri pārvietoties pa Grants ceļu, un es vienalga nopūšu. Jā, īstenībā, protams, kad man ir jābrauc uz darbu, ir īstenībā 30 kilometri sanāk uz Rīgu, un sanāk, kad tā kā tas stikls ir pa zemu pūš krūtīs. Gribētos augstāku viņu ritīgi, nu tā, lai normāli vējš ir, jo, protams, tas aizsargā no lietus arī bišku vairāk vēl kaut ko, jo, nē, nu šitā viņš izskatās stilīgi, protams, uzliks lielo stiklu un nekas tur baigi labs nebūs, bet tajā pašā laikā, nu man vajag, lai viņš vismaz no lietus aizsargā un no vēja, jo, ja tev jābrauc ilgstoši ir, ko es vēl varu pateikt, jā, turās uz ceļa ideāli, pat uz Grants ceļa viņš turās perfekti. Ēd viņš maz, tūlītās man būs burtiski pēc 108 kilometriem, man būs šitais te apkope, jā, gaismas aizmugurē visur ir ledi, ļoti labi rāda, īstenībā tuvie un tālie. Es teikšu, ka nu, gaisma ir ļoti laba gaisma. Kas te jau ir? Jauks saskrāpēts, es taču viņu neesmu skrāpējis. Kāpēc? Diezgan dziļas švīkas. No kā? Nu labi, nekas. Varbūt var izpūlēt. Šito te. Jā, nu skrāpējumi būs, protams, ka būs, un bez tā neiztikt, jo šita te jau peku laižot lejā, šitas plasmas skrāpējās, šitas šatada kāju, šiten te tu visu laika papēdi viņu šito skrāpē, šite tu cel kāju pāri, kaut kastes, ja nav, bet tu vienalga te visu tā kā. Nu jā, nu tāds, nu, ko var darīt, zin kā ir, kamēr jauns, tikmēr liekas, kad, nu, tā kā žēl, ka tās švīkas dažas ir un vēl kaut kas, bet, nu, labi, kā ir, tā ir, un jābrauc un jāpriecājās, bet, nu jā, vot, un tās apkopas jāuztais vēl kaut kas, tad iepriekšējiem modelim nebija šitā te plasmasa, man tā kā vairāk, tad tu vari kaut kā telefonu, kaut kādu gadžetiņu uzlikt, kaut ko vēl, nu tāds interesantāk. Tagad viņu uztaisīšu plasmas, es vēl nezinu, varbūt te var kaut ko noņemt, varbūt viņš ir paredzēts kaut kādam telefonam. Jā, te var ielikt telefonu, īstenībā lādēties, jo te ir viņam tas Type-C, un viss tas ir. Tad jā, tad viņam ir tas bagažnieks, te ir jāizslēdz ārā vienu, tagad ieslēdzās, vienu uz apakaļu. Un tad var attaisīt vaļā šito, tad te man jau ķiveri stāv iekšā viena, otra nelien. Varbūt kaut kāda mazā ķiverīta lien. Bet jā, viss tāds, un tad ir benzīna, forši attaisās ideāli. Te var te to vāciņu uzlikt, lai viņš tev nemaisās. Bet, nu, tādā ziņā es esmu apmierināts, iet, brauc. Un es saku stiklu parādīšu, kāds man atnāks, es jau pasūtīju. Hondā bija, bet, nu, diezgan daudz naudiņas bija.
Es pasūtīju citur, un droši vien, kad oriģinālais te laikam viņš nāk tas arī uz klipšiem viss, un tad tur varēs viņu arī pieskrūvēt. Viņš kaut kur te 1, 2, 4 skrūves. Bet, tādā ziņā braukt, it sevišķi pa pilsētu vispār forši, jo viņš ir diezgan tāds kompakts. Viņš īstenībā ir ideāls, jo tiešām viņš nav ne liels, nav ne maziņš. Protams, ka jā, ir viņiem arī forzes, jā, tās bija smukas, tās tiešām man patika, tur tās lielās, tur 125 un 350 kubīgi. Un, tā diezgan simpātiski tie krēsli. Krēsls tādā ziņā pa krēsliem, krēsls ir ļoti īstenībā mīksts, īstenībā ļoti ērti sēdēt. Kājas gribētos vairāk uz priekšu, bet, ideāli tāpat ir. Es teikšu, ka ideāli. Tiešām par to cenu labs motorolleris. Un tāpēc es viņu nopirku. Tagad būs apkope, parādīšu, nofilmēšu, kā man apkope sanāca. Un parādīšu vēl pa kasti, kā man tā kasti, kā es uzliku vēl. Davai, turās. Līdz nākamajam video. Čau! Ko es vēl gribēju pateikt? Amīši viņam. Es pamēģināju braukt divatā ar sievu. Un meitu īstenībā viņam ir amīši labi. Viņi tur piedāvā tā smukai, tā versijai, tā otrai krutākai. Tā kā kaut kāda ir gāzes vai kaut ko. Tā viņi strādā, bet cieti kā koks. Tie gan nezinu, kāpēc viņi cieti. Diezgan, ja priekšēji amīši ir ļoti tādi mīksti, diezgan tās bedres viņš gramo, tad aizmugurējie viņi praktiski tādi negramo, tās bedres viņi tādi diezgan tādi kokaini. Bet, varbūt kaut kāda ir versija vai kaut ko. Protams, es viņus tagad nemainīšu, bet dzīvē jau varētu arī kaut ko uzlikt bišku mīkstākus, labākus, labākus, mīkstākus samīšus kaut kādus. Un es aizmirsu vēl pateikt, viņam šiten te kaut ko var ielikt, es nezinu, te var dokumentus ielikt vai kaut ko. Un tad šeit ir oriģinālais atslēgu komplektiņš, bet es uzskatu, ka šitam te jaunam braucamajam neko tur nevajag. Ne tur jau tārā, es tik nezinu, kas tur nāk. Kaut kādas skrūgniezītis un atslēdziņa. Jā, viens skrūgniezīts, kur atslēga 10, 14, nezinu, ko ar viņu skrūvēt. Un tad ir skrūgniezītis, laikam krustiņš. Jā, tā kā Volkswagenam krustiņš un var izņemt ārā, kur izņemās. Ir vienā galā krustiņš, vienā galā mīnusiņš. Ko tu jaunam rollerim skrūvēsi? Viņam tikai jābrauc. To es gribēju pateikt.